Man nekad nebija nekādu problēmu uz, teiksim, tautības fona ar latviešiem, nekad. Es nekad nejūtu to, ka latvietis skaties uz mani kaut kāds šķīvi vai kaut kā ne tā. Nekad. Bet, kad es biju jaunāka, jā, mums bija kaut kādas interesantas lietas krievu skolās, maniem krievu draugiem, ar kuriem mēs tagad, ja to atcerēsimies, mēs tā smējamies, noteikti. Bija tā, ka man tur teica, no kurienes atbrauci, uz turieni arī brauci. Es teicu, no kurienes es atbraucu? Es te esmu dzimusi, tāpat, ka tu tāpat, ka tavi vecāki. Man vienkārši arī man tā audzināšana, ka no pašas bērnības man teica mācīja, kā ar tādiem cilvēkiem, kā jāuzvedas, kas jāsaka, kas jādara. Un man nekad nebija tā, ka ja man kāds tur nosauc pa čiga, es to pilnīgi neuzskatu kaut kādā aizvainojumu. Jo jūs vispār redzējat īstās, kāds ir čigānietis? Ļoti skaists meitenes, kā viņi izskatās, kā viņi, nerunāsim tur par ģērbšanas stilu vai kas. Mums Latvijā ir tādi čigāni, ka tu varētu pat par komplimentu uzskatīt, noteikti.